Labrīt, draugi! Šis ir karburators no motora Parson 15. Jūs viņu varat uzstādīt arī uz Yamahas 15. Un maksā viņš 230 eiro. Vēl ir variants iegādāties tādu pašu, tikai oriģinālo Yamahas par aptuveni 380 eiro. Kāpēc to visu stāstu? Ka ļoti bieži cilvēki beidz sezonu, laivošanas sezonu, un atstāja iekšā šajā karburatorā veco benzīnu. Tas benzīns sadalās pa frakcijām, un šis te mehānisms ļoti skaisti sarūsē. Oksidējās. Tur iekšā ir alumīnija detaļas kanāliņi, viņi oksidējās, un tas mehānisms vairs negrib korekti strādāt. Un tad, nākamajā gadā viņiem ir jāiegādājas jauns vai jāveic šī mehānisma remonts. Ko darīt, lai jūs nebūtu pakļauti šiem te tēriņiem? Jums vajag šādu te mantu. Tas ir viens no minimumiem, kas jums ir jāizdara beidzot sezonu. Jūs, kad beidziet braukt ar savu laivas motoru, jūs viņu iedarbiniet ar to benzīnu, kas jums ir. Uzsildiet un izdarbiniet to veco benzīnu līdz nullei. Lai vairs nav sistēmā, lai motors noslāpst. Tad paņemiet šo degvielas stabilizatoru, piejauciet pie 98. benzīna, pieslēdziet šo benzīnu, degvielas bāku pie savējā motora, iedarbiniet, un lai visa sistēma paliek pilna ar benzīnu, kurš ir sajaukts ar stabilizatoru. Tas nodrošinās jums to, ka šis te mehānisms, kurš nemaksā 5 eiro, paliks savā sākotnējā kondīcijā un pa ziemu neies bojā. Līdz ar to te ir 230 eiro, te ir 20 eiro. Pie tam 20 eiro jums būs, uz kādām sezonām 5 vismaz. Ja? Tātad uz sezonu jums aizies 4 eiro, un te ir 230 eiro. Tagad jums ir iespēja izvēlēties, kas ir izdevīgāk. Paldies, atā!